Sveiciens visiem! Šodien manā eBay manta apskatā būs 3 paciņas, 2 no tām jau man ir bijušas manos video manta apskatos. Viņas ir nedaudz dārgākas un tāpat arī kvalitāte viņām ir nedaudz labāk. Bet ķersimies pie tās paciņas, kas nav bijusi manos manta apskatos. Un šeit iekšā mums ir vīriešu maks. Vai gan var arī izmantot sievietes, kāpēc gan ne. Bet, rakstīts bija, ka tas ir vīriešu maks ar rāvējslēdzējiem 2 monētām, tāpat arī papīra naudiņai. Šeit mums viņš veras vaļā. Šeit ir ļoti liels nodalījums, kā redzat, kredītkartēm. Šeit var ielikt tiesības vai kādu bildi, ja ir vajadzība. Tā, uz pirmo acu uzmetienu liekas labs, zolīts maks, ietilpīgs, var salikt daudz lietas, kas ir vajadzīgas, ko katrs liek makā. Labs maks, tā. Nākamais mums ir tā. Vērus vaļā es neesmu. Šo tikai, kā redzas, tikai tās augšējās daļiņas. Vērsim vaļā. Šis ir bijis maniem vieniem no video. Skatīsimies, kāds tad šis ir. Es teikšu uzreiz, kad plasmas ir stiprāks, stingrāks. To es uzreiz jūtu, jo iepriekšējais, kas bija tas sarkanais, man bija, tur plasmas bija ļoti mīksts. Bet, princips viss ir tas pats. Es nelikšu šoreiz iekšā, bet, dizains vienkārši savādāks un uzreiz kvalitāte arī atšķirās. Tik līdz tiek vairāk samaksāts, tā arī, kā redzam, kvalitāte ir uzreiz labāka. Šis man liekas pat simpātiskāks nekā tas sarkanais. Tiešām zolīts porši. Tāds mums bija. Un tad nākamais mums ir ziepju dozators. Bet šis arī, kā es video sākumā teicu, atkārtošos, ka šīs abas mantas ir nedaudz dārgākas, un tāpat arī kvalitāte viņiem ļoti atšķiras. Šis jau ir uzreiz jau smagāks, un kas mums instrukcijā rakstīts ir. Instrukcijā tā vēl podziņa ir, apsīsimies, kas tā pa podziņu mums ir. Cipariņš 3. Lai izslēgtu, ieliksim iekšā baterijas un pastīsimies kā 4. Kā reiz man ir 4. Citu tam baltajam ziepju dozatoram. Kā es toreiz ieliku baterijas, tā arī vēl tagad iet, neesmu vēl mainījusi. Tā kā baterijas baigi viņš nepatērē. Tā, uzliksim šo virsū. Tāpat arī viņam nāk tāds tā kā maziņš statīviņš, kur uzliekot viņu virsū, viņš ir uz tā kā neliela paaugstinājuma. Labi, es aiziešu pakaļ ziepēm. Ziepes ielēju, un tad tagad arī testēsim, vai viņš mums iet. Apakšā salvetītes. Jā, ātri un diezgan daudz iepriekšējiem baltajiem, kas bija manā apskatā, tur tik daudz net. Jā, viņš riktīgu ziepju daudzumu dod ārā. Arī šitais ir tikpat jūtīgs kā
kā baltais, bet, nu, kā redz dizainā, viņš ir pavisam savādāks. Nu, vienīgais tas tilpums ir mazāks, bet, nu, tad šitā ir podziņa, kad, nu, viņa bija jāizslēdzas. Man liekas, jāpaturiet. Jā. Un šī podziņa ir, kad izslēdz ārā un vairs nekāda darbība nenotiek, tad viņa atkal piespiež, patur un ziepes atkal mums nāk vai daudz ārā. Un man viss sāk smaržot pēc ziepēm. Nu, ko varu teikt viennozīmīgi, kad, nu, ja tu piemaksā nedaudz vairāk naudiņas klāt, tad tu arī saņem attiecīgi labāku mantu, un kvalitāte arī ir labāka nekā tiem iepriekšējiem. Dizaina ziņā tiešām šis ir solīdāks. Nu, un tas arī viss šodienas video mums bija ziepju dozators, tāpat arī zobu pastas dozators un vīriešu, nu, kāpēc, ka ne arī sieviešu maks. Paldies, ka skatījāties, un līdz nākamreizē. Atā!